trase daudziem diezgan nepazīstam un, ieskaitot, Oskars vēl nav braucis kā pilots oficiālos mačos šajā trasē. Labvakar. Jā, bobsleja karusels turpinās. Un mūsējie, nu beidzot, 5 papildus minūtes ir pagājuši, 5 minūtes. Protams, mūsējie atkal uzvilka siltākas jakas, bet nu, tas psiholoģiskais stress ir liels. Lopūši, parādiet raksturu. Ilgāk gaidīšana, kritiens pirms tam, bet mūsējie līderi pēc pirmā braucienā. Kārtīgi vajag iztīrīt. Nu, tātad skatāmies. Nu, startam ir jābūt labam ieskrējienam, bet ceram uz labu braucienu. Gluži kā pirmajā, kad mūsējie negaidīti sensacionāli pat trasē, kur pirmo reizi Oskars brauc kā pilots. Kā pilots pirmos mačos ir līderi. 4-7-7. Tas pats startot atkārtojums. Nu, Daumats arī labi ieliec. Pagaidām labi. 6,2 līdzīgi kā Holkombam. Trases augšā ir priekšā mūsējie 0,21 sekundi. 132. Holkombam maķinīt lielāks pie ātrums. 16 pārsvars sadilst, bet strauji pagaidām. 0,04. Jā, Holkombs ir priekšā. Un partneris starp citu ir turpat. 0,04, 128 ātrums. Frīdriks tiks noķerts vai netiks? Frīdriks, Frīdriks ir trešais, mūsējie ceturtie. 0,15 sekundes no trešās vietas, bet nu kopumā, protams, ļoti labi. Ceturtā vieta trasē, kur nekad nav braucis kā pilots. Jā, nu nekas. Mums drusciņi jāpakrāj pieredze, braukšanas pieredze, un tad jau būs labi. Un Holkombs atkal uzvar. To potenciāli mēs parādījām pirmajā braucienā. Centīsimies piezvanīt arī tūdaļ pats Sandim Brūsim. Jā, nu varbūt arī savu negatīvo lomu nospēlēja tā pauze, jā, protams. Bet, nu, līdz trases viducim bija ļoti labi. Tas trases viducim, nu, tomēr ar tām beigu daļām neiet tā, kā vajadzētu, jā, bet nav tās precīzās, pareizās trajektorijas. Sandi, vai tu dzirdi mūs šobrīd, jā? Jā, dzirdu. Jā, te Mārs Rīmenis, Zins Ekmanis. Protams, žēl, ka 50 bija pirmajā startā. Mazliet uzlabot. Jā, kāds 300 vajadzētu nomest, tad būtu ok. Eriks Nelsons pagaidām pirmais. Dēlīs otrais, Čudīnos trešais. 5 labākie braucis un Tomas Dugurs tātad 4-7-0 pirmajā starts un otrajā ir labāks, krietni labāks. 600 daļas, ļoti labs starts. Jā, labu startu uzskrēja. Jā, tas ir labi. To Martinam, 4-6-3 Martinam bija pirmajā. Jā, labs starts. Nē, nu, Tomas ir tāds, kad viņš otru startu parasti labāk, jo arī sakājam līdz gropē, lai neizraukt no gropas, tad ir katastrofa izraukt, tā kā pirmais ir tādai kā izjušanai un pagaidām labs brauciens. Jāizbrauc šī lejas daļa, kuras līdz galam vēl neesmu sapratis, kur mēs zaudējam. Ceturtaļa sekundi priekšā. Jā, Beautiful Line, viņš saka, bišķiņ nogorījās, bet pietiks. Pirmais ir, jā. Pietiks. Jā, bet arī, nu, Bišķi pazaudēja beigās, bet nu stabili braucienā 49-91 braucienā kriet labāk nekā pirmajā. Malacis nobrauc labi braucienu. Piecinieks ir garantēts, bet nu 4 ļoti spēcīgi brauc, 2 vācieši. Tretikaus un Martins labs brauciens. Nē, ir kārtībā, ir labs brauciens. Beigās, jā, Matijas noteikti arī viņam uzsit uz pleca. Matijas Bidimans, Tomas un starts bija pa 6 simtaļām savu reiķinu. Es domāju, ka viņš papriecājas par savu startu, jo tas nebija viņa starts pirmais, jo viņam vajadzēja būt trīnieki ar savu startu. Viņš nebija, un šobrīd, man liekas, šitais ir trešais labākais no 4-6-3, jā, pēc Martina uzreiz. Jā, jo vēl tam vienam Britam bija labs. Swiftam 4-6-6. Jā, tā kā, es domāju, ir ok. Bet 0,06 tikai priekšā ir Martins. Jā. Tātad Krokels, Tretjakovs, Tomas Dukurs. Nu, viens Dukurs ir pavisam drošs uz godu piedestālu, citādi nevar būt. Bet abi šoreiz nevar būt, tāda iespēja vairs nav. Tāda vienkārši nav. Es drīzāk gaidīju, ka šeit nobrauks Romels labāk. Tas neliels pārsteigums, bet malacis vienalga.
Jā, jo Martinam Martins jāuzstum pārspēj, starts. tad ir Jāieliekās Tomas startā. Smalers. Ja būs labs starts, tad vajadzētu pietikt. 4-5-6 gluži kā Treķakovam. Kas pa uzlabojumu? Tas ir rekords 700 daļas viņam. Rekords no uzlabojuma ziņā no pirmā uz otro. Te pārsvars liels. Vēl jānobrauc. Bet jānobrauc. Jā, nedrīkst kļūdīties. Dubultvilnis, aizķer bortu. Nevajadzēja tā darīt. Jā, un te nav labs ātrums vairs. Krokolam ir lielāks, 0,35 vajadzētu pietikt. Jāizbrauc lejasdaļa, Lejasdaļa. Jā, dīvaini trasi. Tā arī mazliet pa tūvu pielīt pie apmals. 0,25. Jā, dziest, višķi pa Dziest, bet pēdējie metri taisa 0,19, 121,1 vajadzētu pietikt, bet ļoti līdzīgi būs. Pirmais, bet braucienā trešais. Braucienā ir pirmais, tad ir Tomas. Jā. Tas ir ok. Labi, tā 4. vieta nav tā labākā, bet tas, ka ir uzvarēts braucienā, tas arī tā ir zinām uzvara. Tāpat kā Oskars vakar uzvarēja vienu braucienu un visi ir cilvēki kļūdās. Martins arī var redzēt, ka nav apmierināts ar braucienu. Jo viņš saprata savus kļūdas. Bet šis tāds labs pēriens vāciešiem, vajag viņus mazliet ar tādām mazām simtdaļām sodīt. Jo slīd ļoti labi. Jā, malacis Edvins arī, Masieris, Mareks un Martins Dokurs uzvar. Žēl, šoreiz ir Tomas 4. ar labāko laiku 2. braucienā. Mēģināsim Marekam pavisam īsi piezvanīt un tad arī rezumēsim. Un arī bišķiņ piebremzētās Treķako uzvaras šai trasē. Lelda arī, Lelda malacis. Man liels prieks par Leldas 16. vietu. Nemazāks kā par Martinu uzvaru. Sveiciens mājās. Jā, sveiciens tev arī, malacis. Tā kā labi padarīts darbs. Žēl Tomas, bet neko, tāds ir sports. Bet patiesi prieks par labāko braucienu, par labāko rezultātu 2. braucienā. Tā kā ir ok. Sportists nepieredzējis, viņš jau domāja, ka finišs, viņš jau pacēla galvu augšā, skatījās, varbūt, ka bija jāsāk bremzēt. Tur ir bijuši kuriozi arī, kad nav pietiekoši pieredze, kad sāk bremzēt jau divas virāžas pirms beigām, piemēram, dažiem sportistiem sajūta, kad ir beigusies trase, tas es runāju par bremzētājiem. Tad Latvija pret Kanādu. Kanāda ir līderi. Pēc pirmā brauciena tā starpība 5 simtdaļas. Tas, protams, nekas nav. Gandrīz nekas. Batners ir 1 simtdaļa uz mūsiem. 4-7-6 pirmajā starts. Ātrāk saliec. 4-7-8 sliktāks. Jā, bet varbūt izies ātrums būs lielāks. Skrēja mazāk. Jā. Viņi noteikti ņem vērā. 86,3. 86,4 bija pirmajā. Bet te ir visiem nedaudz lēnāk šeit braucienā. Sajūta iet, ka vienmērīgi iet lēnāk. Tas brauciens nav slikts nemaz. Ļoti labi. Pagaidām pa simtdaļai būs pirmais. Būs, jā. Beigās pieaug šoreiz. 0,11 pieaug. Ļoti labi nobrauc. Un es teikšu tā, šodien Oskars abas brauciens nobrauc ļoti labi. Arī puiši arī priecīgi. Sants jau nopūtās. Vienīgais mums ar slīdamību ir problēmas. Kaut kur Bet šoreiz beigās bija līdz 0,09 un aizgāja līdz 0,11 beigās pret Rašu.
Arī beigās pašās nebija tik slikti. Nu, redzēt, pat ne, nu, mazliet, bet teicam, malacis. Nu, Oskars ļoti progresē. Visgrūtākā, visātrākā trase Ziemeļamerikā. Vistlera bobslejas divniekiem no sākuma ar jums kopā Ziņas Ekmanis, Māris Rīmenis. Labvakar un labdien! Nu, trase ir gan pietiekami gara, gan ļoti liels vertikālais kritums, un otrajā virāžā jau 20. Tur mūsu puiši samērās ar Hefti tagad. Nu, Jā. Pagaidām jau. Ķibermans vinē. Vinē. Jaunā uzlecošā zvaigzne. Žaļums pat šad tad vinē, bet Ķibermans vienmēr vinē praktiski. Nu, tātad mūsu zeja Melbārds ar Dreiškenu. 4-7-4, nedaudz piesardzīgāk kā pirmajā. Tagad viss stumj otrajā lēnāk. Te ir pussekundi, bet tas par tiem, kas brauc iepriekš. Jā, te ir Uzreiz jau pazaudē. liels tāds posms, tur ir, ko mēs neredzam. Ko neredz, jā. Tur ir 0,2 sekundes uzreiz nost jau. Tālāk ir normāli atkal. 1241,9. Nu, pietiks pirmai vietai. Pietika 0,12 priekšā braucienā, trešie 53. Jā, bet 50. kļūdas laikam ir tās pašas. Turpat atkal, jā. Jā, turpat tās arī nozaudē. Tur bija 0,50 uzreiz, praktiski 0,20. Tas pret Jacksonu. Neiet tā vieta. Nu, nekas. Nākošu gadu jau brauks būs ies labāk. Un ātrums bija mazliet lēnāks nekā pirmajā, bet tas varētu būt, jo visi brauc būtībā. Nu, visi gan nebrauc lēnāk. Jacksons nobrauc ātrāk. Daļa brauc lēnāk. Oskars rāds skāja kaut kur. Jā, Oskaram kaut kas skaita. Jā, tur ir tāds viens brīdis, ko mēs īsti neredzam. Kad dažas sekundes vispār Bobu neredzam. Un varbūt tur kaut kas ir notiek. Varbūt ir spēcīgi iesits bortā. Nu, te ir tuvu apmalē, bet cik tuvu mēs neredzam te plānā. Vai nu lecot, vai skriet. Nu, mūsu startā Melbārds Dreiškens, Vilkastē Dambis. Labākais starts pirmā 4-7-5. Jāsaka, pārliecinoši labākais. Jo otrā vieta bija 4-8-0-0-5 sekundes priekšā. Tātad vieni juniori šobrīd ir līderi un otri juniori, 26 gadiem juniori vecums pilotam startā. Nu, Daumans gan, protams, junioriem neatbilst vairs stūmēs, bet pēc pilotiem skatoties, piloti jau vērtē. Vispār mums ir jaunākā komanda gan no visiem. Tas... Un aiziet 4-7-5 pirmajā un 4-7-1, kas pa startu. Tu rekordam, 4-7-0 ir trases rekords šeit. Ko labs sākums, 66,5 izējas ātrums. Nu, varēja būt labāks, pirmajā bija. Jā, bet bija maz aizsiršanās, sasēžoties, tas pamanīja, bet, nu, galvenais, nu. Un izbraukt to bīstamo vietu, kur te šodien ir neveiksmes bijuši. Nu, 4-3, labi. Nu, 4-1, labi. Un 3-8, labi. Un varam nopūsties. Bez kritiena finišā pirmajā. Galvenais. 2-22. Galvenais uzdevums ir paveikts. Jā. Tas nu ir garām. 52-22, pirmā bija 52-04, bet mums ir un paliek stabili pirmie. Lūk, līdz ar to uzgalē. Oskarā nobrauc. Divas jaunas trases Ziemeļamerikā no 3 un viss nobraukts bez kritiena. Un pirmais desmitnieks saglabāts.
Divniekos ir 6. vieta pēc 3 posmiem Ziemeļamerikā. Nu, te aptien 5. Te jau gandrīz varēja nokrist starta rekords. Ja? Tas jau nu gan būtu 2 trasēs jau uztaisīt. Jā, jo tas tomēr tika uzstādīts Olimpiskās spēlēs. Lange, Rodigers, Kusker, Puts, Olimpiskās spēlēs. Reka mums mazliet smieties. Beigs. Tomas. 4-6-2 starts pirmajā. 4. labākais. Pēc Martina, pēc Treķekova, pēc Smita, Brita. Jāuzgulstās labi. Ir ok, nokontrolēja sākumu. Labs start 4-6-1, nedaudz labāk kā pirmajā. Labs ātrums izējas. Labākais izējas ātrums lielāks par Treķekova. Ideāls. Nē, te ir tā lielā vērtība pareizi uzgulties un vienkārši uzkapāt startu. Pirmais tāds ātrums lielāks ir acīm redzot un mazliet pa ilgu uzkavējās, bet tas nav tik kritiski. Šī ir sarežģīta vieta. 125,3 nav tas vislielākais, bet pārsvars ir. 0,4. 139, nav slikti. Būs pirmais, medaļa ir rokā. Labs brauciens, pārliecinoši malets. Medaļa ir rokā. Tagad Romelam jāparāda, ko viņš var. Sudrabs, zelts vai bronza. Lūk, latvieši. Prieks redzēt, mūsu līdzjutējs arī Vislarā. Otrā krastā. Otrā krastā, rietum krastā. Labs brauciens, jā, Matijos arī saka. Labs brauciens. Izējas ātrums ļoti labs. Labāks nekā Treķekovam, labāks nekā Martinam bija pirmajā braucienā. Redzēs, ka tagad būs. Bez lielām kļūdām. Jā, šeit izbrauc ļoti smuku šo virāžu un kaut gan ātrums nav tik liels. Pat Ojoli lielāks ātrums. Jā, bet Bet, ok, ir labs brauciens un ir. Tomas tātad atkal uz godu piedestālu. Viņš paliek. Martinam vēl jānobrauc. Nu ko, Martins. 3. starts šajā sezonā. 2 uzvaras ir. 1 ar 5 sekundu simtaļu pārsvaru par Krokeli. Jā. Pagaidām 8 simtaļas par šo vīru, par Franku Romelu, Vācijas līderi. Vēl nav Martins nobraucis savu labāko braucienu. Jo arī šai iepriekšējā braucienā pirmajā bija kļūdiņas. Labi uzskrien. Pirmajā starts. Labi uzskrien. Te labāk mazliet. 4-5-3 ir uzlabojums. Un izējas ātrums. Izēja ir labāka, 67,2. Tas ir Tomasam tikai labāk, 67,4. Sliktāk arī Treķekovam. Minus 0,31 te. Ops. Jā, ļoti tīri gribēja izbraukt un pieļauj kļūdu. Jā, un uzreiz. Un šeit arī ir nākošā vēl. Jā, nav brauciens. Nav, neaizgāja. 124, tikai 0,8. Tad beigas ir jāizbrauc ideāli, jo tā Nē. Zaudējis ir. Jā, 138,9. Jāsaka, pirmoreiz sezonā Martins neuzvar, paliek 2. braucienā, 3. Jānu Romels priecājas kā bērns. Jā, malets, viņš uzvarēja, jā. Viņš uzvarēja. Bet bija paši kļūdas. Tur bija kāds 3-4 kļūdas. 2. ir Martins. Braucienā 3. braucienā tā tad ir Tomas arī labāks bijis. Kā tas start bija beigās? Es Tomasam starp Martinu pat neapstījos ap 0,2. Bet, jā, pats uzsit tur pa vidu. Jā, 0,21 sekundi Romels vinnēja, 0,45 aiz Romela. Tomas ļoti komfortabli, Treķekovs 0,90. Tā kā brāļiem ir Sudrabs un bronzas. Lūk, viņš ilgi palikuši šīs virāžas, pa vidū bija pa zemu. Lūk, jau tāds, šitais mūsu slengā nozīmē tāds pusgurķis mazliet un būtu paši kļūdas.
paša kļūda. Laimīgs ir lidot tagad mājās. Protams, visi apmierināti. Arī Martins atzīst, ka treniņos gājis ir sliktāk. Tā kā Jā. viss ir likums sakarīgi. Tomasam vispār jāsaka 2 ļoti solīti braucieni. Nē, Tomas ir pielicis gan startā. Tātad Vinterbergas trase un Dainis Dukurs arī studijā. Labdien, Daini. Trase garums, nepārāk gara un par īpatnībām Vinterbergā. Jā. Jauns inventārā, bet noteikti, ka Romels atkal būs stiprāks nekā šoreiz Tomas Dukurs. Tad 6. vieta. Starts jāuzskrien ir mazliet labāks iepriekš. Kāds 3-4 simtais vajadzētu nomest. 5-0-0 pirmajā. Izgulties iebraukt labi. 5-0-0 atkārtots. Vismaz nav sliktāk. Labāk, jā, vajadzēja. Bet izējas ātrums ir labāks nekā Romelam, krietni labāks. 6-3-1. Pagaidām pirmais četrnieks. Sīvi. Augšā viņš ir priekšā. Augšā priekšā, pēc Mihaila teiktā bija kļūdas 13. 14. virāža. Ja tās izdosies šo saikni izbraukt labāk, tu varētu labāks ātrums nekā Romelam, tobrīd 92,4 Romelam, tā kā ir laba tendence. Te arī ir labāks nekā Romelam. Turās, jā. Turās, 128 jāsasniedz. Jā. Tā būs vislabi. Te mazliet zaudē. Nav beiga ātruma. Nav un nāks klāt Romels, bet pirmais būs. 56, 98 atkārtot, cita Nelsona atkārtots labākais laiks. Nav tāds labāk. Beigas neiznāca tik ideāli. Bet sešnieks ir stabils sešnieks. Vienīgi, ja Treķakovs nobrauc ļoti labi, tā kopētēmā Treķakovs var apdzīt. Jā, tas bet Romels ir tālu. Šī ir tā trasa, kur Treķakovs ar savu startu. Vajadzēja bišķiņa labākam startam būt. Lūk, līdzjutēji. Jā. Lūk, kā Tomasam. Ļoti labi augšu. Kaut kā neslīt tik labi apakšā. Neslīt tik labi, bet bija arī kļūdas lejas daļā. Tāpat pārēj uz pirmo labirintu viņai vajadzēja būt bišķiņ savādākai, bet tas nekas. Ir labi. 0,16 sekundes par pārsvaru. Ko Tomas atbildē? Martin atbildē Treķakovam. Pasaules kausa līderis Martins paliks tik un tā, jā. Šī ir tālu priekšā, bet, nebūs viegli. 0,14 sekundi, 4,85 uzstūma Treķakovs. Martins. 4,88. Gluži kā pirmajā. 6,3. Labāks izējas ātrums toties. Labāks par Treķakovu. 73,8. Te pārsvariņš nedaudz varētu pat pieaugt. 0,19 tā arī ir. Tas nav daudz, jo nedrīkst kļūdīties, jānobrauc savus braucienus, un šis starplaiks rādīs. 2,3 gaidām ir ok. 93,4 lielāks ātrums mazliet par Treķakovu. Te nākamais bija 98,3 Treķakovam. Te ir svarīgi šī vieta. 98,1 Treķakovs bija nedaudz labāks. Tātad sadilst mazliet pārsvars. 0,23 izturējis. 0,20 vēl sadilst, bet jāpietiek. Ap 0,10 ir jābūt priekšā, ja ne vairāk. 0,16. Pirmais tomēr arī braucienā. Un Martins trešā uzvaras sezonā. Trešā no 4 pasaules kausa līderis paliek kopērtējumā. Līderis vēl pārliecinošāk. Lūk, Martins uzvar. Treķakovs 2, Groškers 3, Bromlējs un Dukers. Es teikšu, ir liels gandarījums uzvarēt Vācijā un Treķakovu arī. Jā, un Treķakovu. Ļoti patīk. Ir mazliet atgūst ticību sev, un mēs mazliet... Cik daudz līdzutēri Latvijas? Jā, maleči. Paldies viņiem, ka viņi atbrauc. Jā. Ļoti interesanti. Ļoti patīkam. Un arī kopērtēmā, varētu būt, ka Treķakovs apsteidz nedaudz tagad. Varētu būt apsteidz, varētu būt neapsteidz. Varētu apsteigt Tomas. Tur līdzīgi būs, bet Romers būs tālāk. Arī Krokels ir tālāk. Lūk, mēģināsim piezvanīt Miham šobrīd, un mēs te atkārtojumā redzam Martinu un redzēsim. Beidzot būs apmierināts ar saviem 2 braucieniem, jo iepriekšējie
7, kas bija 3 iepriekšējos pasaules kausa posmos, visi bija kaut kādi brāķi, tā kā šis ir labs brauciens, arī pirmais ir izcīnīt 1. vieta godam. Arī Tomas 5. vieta nav slikts rādītājs, bet katrā ziņā jātiek atkal skaidri. Piemeklējuši pagaidām. Uz kāds šis jāiz. Jā, uz kas tāds ātrāk jau seķērs. Nu, vismaz. 5-1-2, tikpat labs starts. Jā, bet tātad izlikās, nenokoncentrējās uz tālu skriešanu. Jā. Nu, te, protams, liels pārsvars. Startu rēķini arī. Nu, arī labi brauc, Malacis Oskars. Tagad ļoti labi izbrauc. Ātrums ir tā kā De Bruynem gan jāsaka, nav lielāks tajā brīdī. Labi. Bet neslīd kaut kā. Cunningamam ir lielāks ātrums. Oskars ir pirmais tagad. 30, bet nedaudz pazaudēja. Jā, nav beigā. Jā, kaut kā neslīd. Brauciens bija ļoti labs Malacis Oskars. Protams, ka ir labākais, un tas ir skaidrs 5,85, tātad uzlabo par 0,34 simtdaļām savu rezultātu. Viss ir ok, bet nav beigā ātrums pie labas braukšanas šoreiz, ja? Nē, nu, varbūt nav slīde, es domāju, pareizi. Nu, pirmie mēs esam, tas skaidrs, bet, nu, ir jādomā vēl kā. Bet ļoti labs brauciens. Malacis Oskars nobrauc kā lielmeistars. Ļoti labs. Labākais brauciens. Nu, šeit gan jā, varēja mazliet savādāk. Šeit mazliet varēja labāk. Bet ar visu to, tad Cunningamam bija lielāks ātrums. Ne tikai viņam, arī bija Jacksonam lielāks un Abramovičam bija lielāks beigu ātrums. Nē, bet nu redziet, Oskar, ka nav jāskat tālu, ka var... Iespēja ir. Bet, nu, jācer uz labu braucienu, jo rezultāti ir ļoti blīvi jau sākot no Abramoviča, Holcomb. Pavisam cita lieta. 5.03, kas pa startu. Pavisam cita lieta. Gan ātrumā, gan izējas ātrumā. Vislielākais skats te ir redzēts šodien. Izcils starts. Nu, augšā mēs esam priekšā. Labi. Malacis. Labi. 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 5,4 labāks ātrums nekā Holcombam. Tagad veiksmīgi jāizbrauc. Malacis Oskars pagaidām ļoti labi brauc. 101,1 te Holcombam ir nekas, lej galvenais precīzi. 20 paliek pārsvars, 33,4. Labāk nekā pirmajā. Pirmais. 55,18. Malacis! Super! Labi. Jā. Vīri jau jūt. Pirmie pagaidām un var apdzīt arī Flošuts un Heftī, kas brauks tūdaļ pat. Var apdzīt ar šādu labu braucienu. Var apdzīt. Cerības ir, nu labi, ka mēs iepriecinām. Tā kā Holcombam, tad būtu vēl lielāks pārsvars. Kļūdi jau nebija, bet tur kilometrs tur grūti pateikt. Nu, tur 10 centimetru vēlāk ieeja pēdējā virāžā. Tas labs starts. Ne, bet šoreiz salēca puikas, jā, nu viss tā kā vajag. Nu, uzlaboja savu rezultātu ar vienu no retajiem. Jacksons, Malacis. Neuzlaboja, Jacksons uzlaboja, mūsī uzlaboja. Un visi. Jā, šodien ļoti labs. Kā vienmēr. Jā, nu, atliek nobraukt 2 daudzums vienāds brauciens, un tad jau varam izcīnīt kaut ko vairāk kā 10. Un prieks 2. gadu pēc kārtas šeit izcīnīt 3. vietu, tā kā, nu, esam priecīgi. He's impressive. Vēl kāds Here comes the apsveikums. beer. Jā, Veltiņ, Here Alus, comes the beer. Tevs komanda. Katra jau var iet. Ir jau arī vīri atšķirībā no citiem sportētiem, bet es saku, šie vīri ir. Trase,
Viena no garākajām šķiet otra garākā trase vispār pēc Sankt Morits. Un ko tas Daini nozīmē skeletonā? Tas nozīmē to, ka jābūt labai fiziskai sagatavotībai, lai Au départ, on va deux box start for Latvia, Tomaš Dukurs. La piste est libre. Tomas Dukurs. Tomaš tiek pieteikts, bet Jā, Tomas. Tātad 5-8-5 starts pirmajā. Čudīnovs, cik tad bija priekšā? 0. Nāsies par 0,32 sekundēm. Tas ir gana daudz, bet jānobrauc stabili. Labs ieskrējiens. Iebrauc arī pirmajā virāžā. Labi, 5-8. Jā. Tas jau ir viņa starts. Ir jau kaut kas tuvāk tam, ko viņš var izdarīt šeit arī koriģē. 6-7-4 labs izējas ātrums, manuprāt. Ir pats labākais, bet katrā ziņā nav slikti. Patiesībā tas, es pat teiktu, tas labākais. Jā, ļoti smuki izbrauc šo sarežģīto vietu, kas ir ļoti sarežģīta. Un Martins tur nokrit pirmajā treniņu braucienā, uzšāva pa dēļiem un sasit kāju, 6-7. Labs brauciens izskatās. Labs līnijas zīmē. Un ātrums ir tieši tā kā krokilam. Tieši. Malacis ir ātrums, bišķiņ lielāks. Ups, to nevajadzēja. Nu, trīniekam ir jābūt arī šo kļūdu, bet... Nē, tā kļūda nebija tik liela, vajadzētu pietikt. Bet pazaudēja kaut kur 0,2 sekundes šādi. 0,1,57. Jā, varbūt pazaudēja otro vietu, bet nekas ir. Labi, ka pie beigām. Nē, nobrauc labi Malacis. Un ātrums labāks. Trīnieks garantēts. Jā, ir labi. Trīnieks garantēts. Nebūtu šī kļūdas, teiktu, tad Treķekovam vēl būtu labi jānobrauc un skatīsim. Jā, tā virāža izskatās priekš šī ātruma tāda paīsa. Tur ir visa nāk tāda sānslīda ārā no augsta punkta. Un te pacēla galvu, paskatījās un nevajadzēja viņu tā aizķert. Tad vēl varēja cīnīties ar Treķekovu. Šo visā Latvijā, čau. Jā, un Mihails blakus. Mihails, jā. Labākais starts pirmajā Latvijā bija labākais. Ir jānobrauc labs brauciens un pārcensties nevajag. 5-7-0, tas būtu arī labi. 5-7-0 bija arī pirmajā. Nē, te nevajag. Starpība jau ir. Starpība ir 0,28 sekundes. Te vairāk lielāks svars ir braucienam un nepārcensties šobrīd uz šo ieskrējienu. 5-6-8, gandrīz vai tikpat ātrs simtdaļa tikai uz Treķekovu. Martins atkal ir noskaņojies. Jā. Martins, kā teikt, vienmēr uz visu banku labākais izējas ātrums labāks par Treķekovu. Jā, tā ir liela meistarība. Pieaug līdz ar to. Šī vieta uzkārās, bet savācās. Jā, tā bija viņam pirmā braucienā. Tur viņš ritīgi uzšāva pa dēļiem un pirmajā treniņu braucienā, ne maču. Šeit bija pirmajā braucienā vēl viena vieta, tāda bišķi riskanta, bet atkal noķer to pumpiņu. Bet ātrums ir tieši tā kā Treķekovam, bet jūs redzat, kas pa pārsvar 0,63. Šeit vēl ir kārtībā. Jā, 67. Noliks čersam skeletonu, tas gan nav labi. Tas var maksāt kaut ko. Tas var ļoti daudz maksāt. Pirmais, 0,54. Viss šito kļūdu. 1,20. Aleksandrs, tu esi labs, bet mēs esam labāki. Mums Latvijā novēl priecīgs Ziemassvētkus. Paldies, Matijas, par darbu. Un tad pēdējais posms šajā kalendārajā gadā beidzas ar Martīnu kārtēju uzvaru. 4 no 5 uzvarām šo sezonu jau. Lūk, kur jau kungs zilajā žakatē gaida zilajā materiāla komisija, gaida materiālu skeletonu uz izjaukšanu. Un tā operācija atkārtojās mačiem uz mačiem, jā. Pirmā, trešā vieta ir ok. Treķekovam ir otrā. Priekš mums tādiem maziņiem ir ok. Ļoti labi, gaidīsim vēl apbalvošanu, piezvanīsim vēl Mihailam Arhipovam un atkārtojumā. Mihails izskatījās, ka aiznes skeletonu uz jaukšanu. Jā, varētu būt. Ja viņš nevarēs atbildēt, tad sapratīsim viņu. Gal galā apbalvošanā mēs tik un tā dzirdēsim, ko teiks gan Martins, gan arī Tomas. Un te atkārtojumā. Jā, šī lūk, kā viņš to lika skeletonu. Ak, Dievs, tas varēja daudz maksāt. Labi, ka bija tā augstdaļa tik laba, ka tā nedrīkst braukt. Ja pirmais brauciens bija ar vienu tādu
Oskars Melbārds, Dalmans Dreiškins, Āris Vilkas, Inters Dambis, 5-7-7. Labākais starts absolūti pirmajā braucienā. Nu, paliks arī noteikti labākais. Vienalga, tagad uzlabos, neuzlabos, bet šajā trasē. Trases rekords startā 5-7-3, 10 gadus jau noturējies. Uz visu banku 5-8-0 šoreiz gan sanāk. 300 lenām. Bet labāks izējas ātrums sanāk šoreiz. Jā, vairāk izlikās sākumā. Ļoti svarīgi nokasēties uz... Te priekšā uz ieskrien rēķinu vairāk. Bet augšu labi. Nu, viss pateiks rezultāts. Es nevaru pateikt par braukšanu. Nu, normāli samērā mīkstīja, bet, nu... Labāks ātrums ir šoreiz nekā pirmajā, tas priecē. Tie gan ir bīgli. Saslīd. Vēl ir pieteikoši garums, lai zaudētu, jo viņiem tas nekas. Nu, būs ļoti līdzīgi ar Rigo Pēteru finišā. Mums ir pirmie, jā, Laudī 400. Un arī braucienā pirmie. Jā, braucienā arī 59-13. Braucienā arī 200 priekšā Rigo. 400 summā. Ok, šis bija labs brauciens. Ātrums arī bija labāks uzreiz. 129 uzreiz. Rigo bija 129, tā kā vienāda ar Šveici. Tas priecē. Nu, tātad pirmais brauciens bija sliktāks. Pirmais brauciens bija... sliktāks pēc visām trajektorijām, tāpēc arī ātrumu nebija, jo bija jābūt lielākam ātrumam. Jā, bet tu rēķinās sasēšanos kaut kas tur arī bija. Izējas ātrums bija mazāks nekā šoreiz, kaut arī starts ātrāks par 300. Tā kā šoreiz arī tā sasēšanās bija labāk. Un apsveic vienu otru pirms gada 400 savu piloti. Pēters Riko ar Melbārdi. Nu, Ķipurs jau var, droši vien jau apsveic Melbārdi. Ķipurs... Nu, trase, tā kā tu brauc, viņi bija nedaudz savādāk, jo to pārbūvēja, atceries, pirms gadiem 4-5 radīja vēl 18. virāžu, bet no būtība ir palikusi. Tātad stāst pa trasi. Jā, trase ir ļoti, ļoti interesanti man pašam. Četrniekā ir zināms problēmas ar sasēšanos, un starp pirmo un otro virāžu var būt kļūdas. 5-4-4 pirmajā starts mūsējiem. Vajadzētu uzlabot. Jā, labāk, 5-4-0. Nu, varbūt arī pirmajā trāpī mazliet vēja brāzmā. Pagaidām labi. No, tagad Devito. Nu, daudz labāk kā pirmajā braucienā. Uģim ļoti neiznāk. Jā, kritienu. Nebija tas labākais. Ja nav ātrumu uzreiz sāk zaudēt rumāņiem, gandrīz kritiens te. Tur varēja pielikt. Jā, un jau zaudē. Nu, jā, nu grūti. Spiedieni lieli, jā, un meistarība pieredze maza. Krietni sliktāk nekā pirmajā, jā, nu Sandis Līdz viducim bija labi, bet... Tagad drīz bija kritiens un... Nu, te vispār nedrīkst saslāpināties, nu, neiet runa, ka mums nedrīkst saslāpināties vispār, bet, nu, vienmēr palaist. Nu... Jā, neiznāca brauciens. Startā bija labi, augšā daudz maz labi, bet beigās trešais laiks braucienā, trešais laiks summā. Rumāņiem vairāk pa pussekundu braucienā zaudēja. Redzēt, kāds uzkārās. Atstās pirms ieejas. Tu aizmugurēji apcētāji. Mocējās, pieklājīgi mocējās. Un te vēl vēl iegāja iekšā, ka uzrāva augšā. Nu labi, kad izgāja no šīs situācijas, te varēja pielikt arī vēl. Protams, viņš nobrauc ātri nost, kur viņam vajag. Nu, visa buķeta trases otrajā. Otrā daļā. Jā, Sandra akcija. Ko nu teiks? Ko te nu teikt? Divnieks nav izdevies Žaļimam. Melbārds jau Treškani nākamie. Tas, ko var labi nobraukt.
Tas ir iespējams. Ja man atmiņa neviļ, tad pagājuši gan viņš tiešām vienu braucienu arī nobrauc. 6. Jā, bija ļoti Summa. labi, par ko mēs vēl te priecājāmies. Nu, tajos maksas treniņos arī viņam bija labākie laiki. Tur gan viss nebrauc, tur nebrauc vācieši, jā. Bet vienalga. Pārī arī brauc čehi un poļi. Galvenais uzmanīgi, varbūt netik daudz. Jā, taisni aiziet. Lēnāk, bet nu labi, sasēdās. Taktiski ļoti pareizi. Te galvenais ir braukšana, tas startā varbūt nav tāda nozīme. Un šoreiz vēl labāk šo vietu izbrauc. Es nezinu, kā... No tagad 9. Malāc. Labi. Cits ātrums uzreiz. Tagad tas nekās, ir labi. Nu, kā būs ar izēju? Jā. Labi. Nu, cits brauciens. Būtu šitā pirmā brauciena nobraucis. Nu. Jā. Pat iesācēja kļūda nebija tik liela. Un ātrums arī Zolīts pirmā vieta šobrīd. Pirmā braucienā, pirmā summā 7.44. Nu, nobrauc ar labi. Pussekunde ātrāk. Nu, jā. Nu, Sans ir apmierinātāks nekā bija 57.44. Pirmā vieta, tik 9. garantā. Nu, prieks ir tā, ka tādā sarežģītā trasē viņš labi izbrauc. Nu, viss tātad, cilvēks strādā ar savu, teiksim, braukšanas koriģēšanu, jā, spēj izdarīt pareizos secinājumus, jā. Nu, šeit varbūt varēja vēlēties mazliet labāk, bet nebija slikti. Jā, un Malacis nokoriģēja, tā kā vajag, mazliet, redzēt, pagriez un apakaļ slīdi, jā, viņš jau jūt inerci, viņam svarīgi, lai viņi pienes klāt uz šito te kreiso pusi no mūsu skatoties, jā, jo nākušā virāža arī uz to pasu pusi ir, jā. Un nekas Malacis, Oskar, viss kārtībā. Viss būs kārtībā, cienījums skatītājiem, mazliet pacietības tikko. Nu, 15 grūti prasīt šādā startā, bet ap 20 vajadzētu. Jo starts nav viegls. Arī mazliet pat tālu aizskrēja no skeletona, bet tagad iebraukt pirmajā virāžā. Paspēja sakārtoties. Ir 5.18 lūdzu. Jā. Pirmais starts. Uzlabots par 0.11 sekundēm, tā kā nebija kaut kas izdevies pirmajā. Nebija. Nu, augšā ir ļoti tālu priekšā Bramliem. Šī sarežģīta vieta. Malacis ļoti labi izbrauc. Pēti ir aiz muguras un pussekundi jau bija. 9. arī labi. Apli sakārtot labi. Izēja noķert un būs ok. Jā, ir. Mazliet vēlu, bet... Bet vienalga labāks ātrums nekā problēma teikam pret apmalu. Jā, bet tāda rezerva brauc, labs ātrums un pirmais braucienā un pirmais varbūt, kas ātrāk par 1 minūti veids šo braucienu. Tā arī ir 59.92. Par 1/10 sliktākā pirmā braucienā, bet tas uz ledus rēķina. Brauciens labs, starts ar labāks. Brauciens labs, Malacis. Savu darbu izdarīja, bet pirmais brauciens mazliet iegās. Arī mūsu līdzutēji. Tamas. Labs brauciens. Grūti, teiksim, šādā laikā saprast, kādu slidu likt, bet katrā ziņā... Jā, mums viņi uzspēlēja no Eirovīzijas šo dziesmu pērnā gadu, bet tik tiešām vajadzētu brāļu dukuru meldīgi spēlēt uz brāļiem dukuriem. Tā kā, domājot par to, kā katras valsts mūzika pēc attiecīgi valsts sportistu starta. Jāuzskrien labs startiņš. 0.25 sekundes starpība. Pēc pirmā brauciena starta ieskrējiens pirmajā 5.09. Galvenais neizraut no grupas ārā. Izturēja labi, kontrolē. 5.8. Vēl labāk. Labs izējas ātrums 49.5. Viņam 4.5 negāja treniņos. Izkučierēja kaut kā. Pussekundi. Aplis vēl jāizlabo. 9. mazliet tur tā kā uzdūrās 8. bet te izvilka. Labi.
Malacis, pussekunde. 106,4 identisks ātrums ar Krekelu. Tas nozīmē, ka viņš nezaudē tobrīd. Tas ir Šeit. Tā izvēlās atkal, viņš tur riskē pa daudz. labāks ātrums nekā Krokelam, kaut arī nedaudz pazaudēja sekundžu izteiksmē. Diezgan augstu. 0,52. Ātrums ir nedaudz mazāks, bet ar to ir jāpietiek. Es domāju, ka ir jāpietiek. Un Martins uzvar arī šoreiz 59-48. Lokā atbildi. Labāks brauciens nekā pirmais un pelnīt pirmā vieta. Jā, ir labi. Jā, Martins ir atkal uz uzvaras takas, 5. uzvar no 6 šajā pasaules kausa sezonā. Stabili viņš ir līderis kopvērtējumā. Tomas šoreiz 4. pēc vāciešiem Rommel un Krokelem. Pirmo braucienu, Tomas, varētu teikt tā. Jā, uz starta rēķina būtu ar tas starts. Un iespējams, ka viņš diezgan 0,4 sekundes tāpat līdz Rommelam ir. Bet vienalga ir. Bet stabili viņš vismaz ir 4. Tur ir 0,8 līdz 5. vietai. Un Martinu varam sveikt ar kārtējo uzvaru. Es domāju, vajadzētu mēģināt man piezvanīt Marekam šobrīd, jo pēc tam būs apbalvošana. Un pēc tam arī runās Martins un arī vācieši. Tā, jā, atkārto Martina braucienu. Labs starts, 100 nomet startā un tiešām labs brauciens. Pirmo rezultātu, tā kā izdevās pierādīt, kurš šeit ir labākais. Kaut gan treniņos negāja tik labi, vācieši kā vienmēr bija labāk pārāk. Liels prieks ir stabili. Nostiprinājis pirmajā vietā pasaules kausa kopvērtējumu, un, manuprāt, Tomas ir pacēlies uz 2. vietu pasaules kausa kopvērtējumu ar savu 4. Jā, tagad vāciešiem 5-16. Ties gan Mahatam netik briesmīgi, 5-28. Mahat jau ir līderis, ar Mahatu ir jāsacenšās šobrīd. Jā, izšķirīgs brīdis. Kā nosaitēts ir viens no mūsu stilmējiem. Gambis. 5-16 atkārtots labākais startlaiks ar vāciešiem. Bet izējas ātrums, diemžēl, bija labāks vāciešiem. Pārējiem bija normāli. Augšā esam priekšā Mahatam. Labi. Labi. 112,4. Nav slikti. Mahatam tik bija mazliet lielāks ātrums to brīdi. 0,06, 112,4. No Mahata būs grūti ņemt. 119,5 Mahatam zaudējam un šķiet zaudējam arī Floršucam to brīdi. Diemžēl trešie, bet vēl jau Ants brauc. Tā kā vāciešiem šķiet ir laikam viss godu pedestāls. Jā. Ļoti tuvu, bet šoreiz beigas netik labi sanāca. Nesanāca, jā, tā kā, bet, ko tu padarīsi? Mahata labi nobrauc. Mahata labi nobrauc. Netik labi tā starpība. Jā, trešie šobrīd šķiet reālāk 4. pozīcija. 5. divniekos. Beigās, jā, tur bija tās mazas. Arī, ja būtu neizbraucis pēc šīs 14. virāžas, jā, pirmajā viņam izdevās ļoti labi. Beigu ātrumu nebija. Šeit arī atstāja. Šis arī nozīmē beigu ātrumu šī vieta. Tāpēc arī beigu ātrumu nebija. Nekas Oskar, nekas, nevar visu uzreiz. Un par pašu trasi, kas ir ļoti sadabīga, vecākā mākslīgā ledus trasa pasaulē, jau 3 gadu būtībā būs trasē, kaut arī tā, saprotams, ir rekonstruēta. Trešais šobrīd ir Nelsons Snieg un Tomas un Mareks startā. Tomas Dukurs, Mareks Mezencevs noliek viņam skeletonu. Labs brauciens, atkārtoja, ko vēl Dainis teica, labs, bet trāpīja sniega lielajā kaudzē. Viņš pats pirmais brauc, kad trasa kādu laiku netīrīja. Tagad ir jābūt labākam braucienam. 4.76 pirmajā starts, gribētu tos 4.73. Tā ir 4.73. Tas ir atkārtot tā kā Montgomeryam starts, tā kā viņi ir absolūti vienādi. 200 daļas ir priekšā jau. Tomas, tas ir labi. Šeit tīri. Ļoti labi pārējiem. Tagad taisni nekļūdīties.
Precīzi. Ļoti precīzi brauc Tomas taisni. No ātrums 119,5. Ļoti labs ātrums. Izēja. Nedaudz aizskar, bet vajadzētu pietikt. 0,17. Skatīsim pašas beigas, līdz tam ir ļoti labi. Ātrāk 119 ātrums, 0,11. Būs ļoti līdzīgi. Vai pietiks, te iet pret kalnu. Un pietiek. Pietiek, jā. 51, 47. Vien tāda maza kļūdiņa. Ja nebūtu, tad es domāju, tas pārsvars būtu jau drošāks. Kāds 0,25. Nu, tas skaidrs, ka viņš ir vismaz 5. Jo 4 vēl tik brauks, bet gribētos viņu redzēt trīniekā. Nu šeit mazliet aizsēja. Bet vispār šo labirintu viņš labi izbrauc. Labi. Neuzskrēja uz to apmali. Martins un pasaules kausa līderis. Arī viņš vienā personā. Nu, starts visiem ir progress. 4,66 bija Martins, bet tur liela progresa nepanāk, jo pie tāda starta jau. Tur labi būtu to pašu līmeni noturēt. 4,64. Nedaudz labāk. Labi sagriez. 44,6 izējas ātrums. Te viņš, protams, priekšā 63,8. Pārsvars ir liels, bet tas ir augšā. Gaidam to grūtāko vietu, atslēgas vietu izēja no lielā apļa. Te ir labi. Tīri iet. Pasmagi atstās nedaudz sames. Rezerva vēl ir. Galvenais izbraukt apļu izēja tīri. Ātrums ir gluži tā kā Romelam, bet ne lielāks. Pirmajā bija lielāks, tā kā jāizbrauc beigas. Nu, kas te iznāk? Ļoti labi iznāca ārā šeit atstās. Labi. Nu, varbūt nedaudz pazaudēja. Un pēdējā kontrola atzīme 0,63. Sāk nedaudz zaudēt pārsvaru, bet ar to pietiek. Martins Dokors uzvar. 51,14. Uzvar arī braucienā. Braucienā uzvar par 5 simtaļām, bet summa ir pirmais. Tātad Latvijas līdzjutēji atkal Gavilē. Nu, brauciens netik labs varbūt kā pirmais, bet pietika. Un Dainis pirmais klāt. Jā, Martins un Dainis Dukurs mūsu ekrānos. Martins firmas žests. Tātad kārtējā uzvara, 6. uzvara šajā sezonā. Vislarā bija 2. vieta. Un 5. līdz ar to ir Tomas. Tā kā Martins ir stabili 1. kopvērtējumā. Šobrīd vēl vairāk nostiprinās 1. vietā. Un Tomas, to mēs redzēsim, vai viņš Krokeli vēl apsteidz vai neapsteidz. Nu, tur Tomas ar Krokeli praktiski ir viens otram blakus. Vēl būs priekšā, viņš te pa vienu vietu zaudēja. 2., 3. vieta, bet tur cīņa būs līdz sezonas beigām. Tomas apsveic arī Martinu. Viss ir kārtībā. Tūdaļ mēs redzēsim arī kopsavilkumu, un es mēģinu tūdaļ pats sazvanīt Dainu Dukuru. Jūs redzēsiet atkārtājumā, lūk, kā brauc Martins. Jāceras būsējiem, ka nobrauks labi. Jācer, viss būs kārtībā. 4,84 pirmajā ieskrējiens. Un te jau pret Friedriku tiek salīdzināt mūsējie. Turpat ir Zubkovs. Ja tu zaudēji Friedrikam, turpat Zubkovs 0,02. Turpat Floršuks 0,04. Tā kā būtībā tur ir jāvinē Friedriks. Jo tā tur ir pa simtaļām jau. Un sagriezās 4,84 un sagriezās arī līdzīgi kā Zubkovam. Jā. Nu, vēl viss nav, bet 0,24 priekšā. Arī Oskars nepaspēja saķert. Jā, 4,84, bet toties labi uzstūp, kā vēl ir priekšā zīnt. 0,19 vēl viss notiek. Labi. Nu, te gan labi izbrauc malaks. 121,1 labāks ātrums nekā Zubkovam. Viss ir kārtībā līdz šī 0,16 paliek. Un okei. Oi, Oskars, kā cik labi nobrauca braucienu, malacis. Visi vienkārši šokājas par to pirmo negadēju. Super, jā, bet
varbūt zelts zaudēs. 0-12. 0-12. Priekšā medaļa ir. Nu, viņš kā 10 tur pazaudēja. Vēl brauc Rašs arī cilvēks. Nu, bet kā Oskars nobrauca, kā nobrauca nesalīdzinām labāk pa pirmo. Un ja nebūs šis negadījums startā, nu, tāpat kā Zupkam, nu, ko mēs gribam, nu, kaut kā aiznes, nu, kāpēc? Nu, neizskaidrojam. Bet viņam bija arī smagāk nekā Zupkam. Bet, nu, tika galā tev. Kā viņš nobrauca Oskars. Sānis Kielits, bet tas varbūt tas viņam maksāja kaut ko, mēs tā nepamanījām. Varbūt viņš pat pirmajā ātrāks. Tātad ļoti patīkam šis pirmais trīnieks, ļoti patīkam. Malāts. Pirmo reizi otrajā vietā ir pieaugušo konkurencē, nu, pasaules kausā. Nu, mūsies startā. Tik salīdzināt pret Kasjano. Pārsvars bija mazs 500. 4-7-9 labākais starts vēl ir uzlabojums. No augšā esam priekšā. Te ātrums labāks par Kasjano. Šoreiz labāk, ja? Daudz labāk. 124 ir jādabona ātrums, jā, ir 124,1. Nelielākais, bet viens no labākiem. 0-2 esam priekšā, 0-2 jau. Nu, un beigās šķiet to pārsvaru nevajadzētu pazaudēt. 0-2. Nu, pirmā vieta šobrīd pirmā, un braucienā arī pirmā, 49. Jā, nebija slikti. Nu, nebija slikti. Vai pietiks medaļai, to skatīsim. Būtu pirmā šitā nobraucis, tad būtu medaļa. Jā, 49-28, tu kā pirmais pēc rezultātu. Bet pa medaļu, nu, prasītos vēl ideālāk braucienu. Taisni jau bija nesalīdzinām labāk, bet, nu, prasītos vēl ideālāk, nu, tādās neansītēs. Jā, nu ir tā, ka Rašs tūdaļ brauks ar pilnīgi identisku laiku. Un te šis izējas ātrums būtībā Abramovičam pat nedaudz labāks. Kaut arī startā viņš zaudē krietni mums 4. Nu, tas atkarīgs no pēdējā, kā pēdējais uzskrien. Jā, pat šeit varēja mazliet labāk, šeit tomēr atstās. Nu, te labi nogriezi. Nu, nekas ir jau labi cienījami. Mēs jau tagad utis meklēju, bet nu, var jau... Šodien patiešām būs interesants sacensības, jo trasa ir īsa, liela nozīme starta ieskrējienam, un tas nozīmē, ka galvenā cīņa paredzama starp Martinu Dukuru un Aleksandru Tretjakovu. Tomas Dukurs, Mareks uzlicis viņa kamanas, un 5-0-5 orientieris. Nu, cik vajadzētu? 5-3, 5-2 pamēģināt? O, 9-5. Kas pa startu? 1-10. Kas pa startu ir šoreiz? 100 aiz Tretjakovs, tev teikšu. Uzreiz izējas ātrums bija labs. Nu, Tomas ir noskaņots nepajokam. Tik pie medaļas Eiropas čempionātā. Bet redz, te tas ātrums vairs tā nepieaug. Salīdzinot pat ar Romelu. No pārsvars ir liels, es domāju, ka Tomas ir pirmais. O, te labāk šoreiz. Romelam te ir lielāks ātrums. Nu, kā tev patīk tāds start? Jā, bet labi, ka saglabā vismaz. Nu, saglabā. Skaidrs, ka Tomasam ir medaļa Eiropas čempionātā. Tas ir varbūt tā. Šodienos vēl jāapsteidz 53-02. Nu, labi, ļoti brauciens. 53-02. Vajadzētu būt. Kas pa ātrumu. Viņš vispār taranēja šo valni no tam švammēm. Tomas izskrien visam cauri 53-02. Tas būtu otrs laiks pirmā braucienā. Bet bija jau arī starts pa 100 aiz Tretjakovu. Tās bija labi. Lūk, kā Tomas priecājas. Es domāju, ka vajadzētu būt medaļai. Tomas pats saprot, ka ir labi nobrauc. Čudīnovs gan reālākais ir tas, kas var zaudēt, jo Tretjakovs ir priekšā 0,4 sekundes. Tomas labi nobrauc, bet kas par startu, ne? 4,95. Bet Čudīnovam papildus spiediens. Viņš te noteikti zina rezultātu, kādu uzrādīja Tomas, un saprot, ka viņam ir jāaizved perfekti brauciens. Pēc starta es domāju, ka būs priekšā
Tomas, ne? 5:08 bija Čudino. Protams, ka viņš var uzstupt, kaut kas ir izdarīts, tad ir viss, ne? Jā, bet Igulsā tomēr tas starts ir salīdzinoši garāks ar citām trasēm un lēzenāks. Tur tā gropa riska faktors startā ir mazāks nekā... Nav tā šķībā gropa, kas bija iepriekš, kad sevišķi tā, kas pa labi. Atceries, bija tie posmi gan Kenigzē, gan Altenbergā. Tur bija pilnīgi, ka met ārā tur no tās gropas. Nu, šodien mēs redzam, man šķiet, ka nevienam nebija rupas kļūdas startā, kāds būtu. Jācer, ka nebūs, jā. Martins, grupas ir kārtīgi iztīrīts, vēlreiz starti. Nu, es nezinu, pārspīlēt ar nevajag 4-8-4 Treķakovam. 4-8-5, nu gandrīz noķēra arī Treķakovu. Nu, tam Martinam gan ir. Tā kā summā viņš ir vinējis startā šodien Treķakovu. Te 1 simtaļa zaudējis, tur 3 simtaļas vinējis. Tas ir izcili. Jā, Mihails Arhipovs arī pieliek tagad savu roku, kur daudz devis startā. 88,9 pa kilometru stundā ātrāk nekā Treķakovs. Un labs brauciens. Labs, ļoti labs, 101,1. Nu, te neko pielikt, neko atņemt. 123 pirmajā, un Martins Dokors līdz ar to ir pirmais kļūst par olimpisko čempionu, jau kuro gadu tas ir pa olimpisko par Eiropas čempionu. Lai pēc gadu tev tas pats būtu jāsaka. Jā. 52,45. Vēl viens jauns trases rekords. Un līdz ar to pasaules kausa arī šogad ceļo uz Latviju. Tā kā Tomas ir trešais, tad teorētiski Tomas uzvarot var apsteigt par 2 punktiem Martinu. Bet tikai viņš. Jā. Ja Martins dabūna absolūti 0-1 tajā pēdējā posmā, bet pasaules kausa ceļo uz Latviju, nu, protams, ka visreālāk pie Martina 4. gadu pēc kārtas. Tas tik bija brauciens, jā. Un pirmais lielais tituls arī Latvijai jaunajā 2013. gadā. Eiropas čempions. Nu, es ceru, ka pēc gada mēs varēsim to pašu teikt. Pēc 4 braucieniem Sočos. Malacis, un Tomas arī malacis. Jā, nu, tas tik bija brauciens Martinam. 2 trases rekordu, un kas šoreiz par rekordu 52,45. Startā ir uzvarēts Treķakovs 2 startu summā par 200 daļām. Sveiciens mājās. Jā, paldies Martinam par emocijām. Ar nerviem viņam ar visi kārtībā. Nu ko, tu skaties, kā notiek atkārtojumi, kā rāda patīkam būs apbalvošana, mēģināšu tu daļu Duku sazvanīt. Jā, un pie Martina panākumiem mēs jau vēl vienu uzvaru varam pieskaitīt klāt. Tas nozīmē, ka šo sezonu no 8 sacensībām pasaules kausa izcīņā ir 7 uzvaras. Nu, un kā es biju sācis rēķināt atskaits punktu, kad Martins sāka dominēt skeletonā, nu, tad man sanāk jau šobrīd 22 sacensības pēdējās, kurās viņš ir startējis, ir 20 uzvaras. Patiešām fenomenāla bilance. Sākās Melbārds, Frīdriks, Klošuts, Heftī, visi eiropieši piloti. Nu, mēs esam varbūt vienīgie, kas var pa Eiropas medaļu. Jā, Zubkovs. Varbūt teorētiski. Nu, tad Oskaram mums tad ir super brauciens jāveic, lai pakāptos. Nu, Eiropas un pasaules ir šādi pati, jo priekšā visi eiropieši, tad nekas nemainīsies. 5:01 starts pirmajā. 3. 5:03. Nu, nedaudz sliktāk, bet visiem ir gandrīz sliktāk. Tas nebūtu traģiski. Jā, bet pāri no pirmās uz otrā virāža vajadzēja būt pat taisno, cik es atceros. Te gan pārsvars ir liels par Batneru. Solīts, jā. Bet mums ir interesē ne Batners. Nu, arī tas, protams. Analogiski kļūt kā pirmajā. Nu, nespēja vēl tomēr būt augstsasnieks un nogaidīt. Samērā labi, ātrums ir Batneram lielāks, bet pārsvars ir Oskaram vēl. Nu, 31, 122,2, jā, 2 km/h, gluži tā kā Rašam ir ātrums.
Nu, pirmais ir. Nu, analoģis brauciens kā pirmajā. Nu, šeit 52, bet brauciena arī pirmais. Partneris ir pašpats tomēr. no Sants jau redz. Nu, ir abas braucienas maz rezervītas. Nu, 4. vieta ir atkal garantēta. Bet būs 3. To mēs skatīsim pret Friedriku Plašuts un Heftīgi. Bet nu Malaks Oskars. Jā, nu, kā viņš ir noprogresējis vispār braukšanā. Es jau meklēju sīkums. Ja? Nu, šeit mazliet vajag paturēties klāt pie virāžas vēl. Nu, viņš, nu, tas atnāk ar laiku. Nu, tur. Bet tā kā pašas beigas iznāca labi. Bet no ātrumā tāpat kā Rašam gluži. Kā pa Nu, šo virāžu šeit tā ir sarežģīta virāža. Praktiski to 9. virāžu. Mums ir priecājis. Tik vienkārši. Melbārds Dreškens vilkas Zambutis. Es domāju, Oskaram būs. Jā, 400 tika pārstāvs. Starts arī bija. Kas pa startu? Ir ļoti jāiesprings. Zem 5 tad jāstum Melbārdim un ekipāžai. Izējas ātrums 51.4 labākais Ķibermanim. Nu, Malečs, mēs zinām trasē un startē Latvija 1. Jā, 4.93 starta rekords. Starta rekords. Nu, vismaz vienā vietā. Mēs esam pirmā vietā. Un Ānena rekords ir sists arī šeit trasē mūsējiem. Izējas ātrums arī labāks. Latvija pret Latviju. No, Oskars nevar kant zaudēt. Tās kāpināt, ir labi uzgāja. Te varēja labāk. Ķibermanim lielāks ātrums to brīdi. Ķibermans 9. izgāja labāk. Bet no Melbārds nosargā pirmo. Bet no Malaks Oskars arī. Nonoc labāk nekā pirmā brauciena. 0-11 braucienā. Nu labi, jā. Otrie braucieni bija labi ap 2. Gan jau kāds tiks apdzīts. Abramovičs kandidāts ar Rašu un Džeksons arī iespējams. Jā, gan jau pienāks arī laiks, kad varbūt, ka mēs nosasimies abi divas uz goda piedestālu blakus kādreiz. Bet mums jāpaciešās. Tas rekords. Ānena rekords. 19 gadi, nu tas ir 19 gadi. Nu jāsaka gan, ka liela loma šeit nospēlē tas, ka mēs piedalījāmies jaunas olimpiskajās spēlēs pirmajās, un tad mēs bijām spiest meklēt jaunu pilotu. Esiet sveicināti bobsleja Mekā Sanktmoricā sezonas kulminācija, pasaules čempionāts un divnieki vīriešiem pirmie 2 braucieni sestdien un 3., 4. svētdien 38. Ļoti daudz ekipāžu un nebija skaits pasaules čempionātā pēdējos gados, jo viņš kļūdījās 3. braucienā, atceries, tāpēc ir tāds progress. Tāpēc arī 0-4 apteni Melbārds. Ir jāiesprings, lai saglabātu savu vietu. Bet vēl labāk ir, lai kādu varētu apiet, nu, tiešām ir jāizsprings. Un ļoti labs brauciens, viss jāizpilda, ir perfekti, savādāk nekas. Oskars brauc ar tādu ietonētu vizieru, saulē, sniegā, tas ir labāk. Redzamībai. Melbārds Dreškens 5-0-6 labākais starts līdz šim mūsējiem. Labi, bet labāk. 5-0-1. Malaks. Labākais visu laiku starts šīs sacīskas laikā. 5-0-1 simtaļ no rekordtrases starta. Labi un diezgan labi izgāja. Pret Šveicieši, pret Apalu un centrā. Labi. Saulēnā virāžu izbraukta pakaus. Labi. Labs ātrums. Un kā partnerā. Labi. Nu, godām, es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti labi sagatavojušies četrnieku sacensībām, neskatoties kādā vietā mēs paliksim šeit. Ļoti labs brauciens, Malaks Oskars. Ļoti labs brauciens. 5-66 pat 7 sekundēm. Teicams brauciens. No 8 ir garantēts. Malaks, viss no perfekta. Šoreiz bija stāsts pēc pirmās virāžas.
Super, mēs progresējam no brauciena uz braucienu. Jā, 0-1 starts. Malaks. Pagaidām labākais starts. Vai tā kāds vinnēs? Es domāju... Skeptī vai Friedrichs? Jā, bet... Neriskēs tā. Jā, neriskēs tā, jo tas ir risks. Tas ir risks. Malaks, ka Te otrs lielākais ātrums ar Pēteru, tas ir labi ar maiņēt pēc ļoti labi. pakala. Ļoti labi. Jā, laikam vajadzēja vakar ar šīm slidām braukt. Jā, ātrums arī bija labs. Četrnieku braucieni tikko kā ir sākušies, bet neuztraucieties, sākumā mūs jau nebrauc. Bet tagad startā Oskars Ķibermanis ar savu ekipāžu. Jā. Tas brīva, pasaka arī informators, un pēdējais starts mums pasaules čempionātā šai komandai. 5.03 bija labākie starta ieskrējiens līdz šim. Šķiet vislabākais starts šoreiz padevās gan pēc ātruma noteikti, un gan pēc stila 57,2, kas pa izējas ātrumu, ne? Un taisnīgi bija labi paņemts. Notur, un nedaudz tā kā ir tā kustība uz vienu otru pusi, bet vismaz sniegā neiebrauc. Nu, bet viņam patiesībā tikai viena sezona vispārreiz muguras bobslijā. Uzreiz sāk kā pilots. 0.15 priekšā pret Rašu. Pasaules klases starts arī. Otrs jaunākais pilots šajos mačos. 0.10 nedaudz saruka. Nu, ko Rašs labi nobrauc, un Ķibermanis tagad sāk nedaudz zaudēt to pārsvariņu. Bet labi iet, ne? 146, nu labi, norakstīsim to uz jaunības rēķinu. 1 simtaļa vēl, un tagad ir 6 plusā, bet nu, viņam ir garantēta 16. vieta, kas arī būtībā nav slikti debijas čempionātā. Vizuāli kļūdas mēs neredzējām. Sānis Prūss noteikti zināt precīzāk, varbūt kaut kur vajadzēja augstāk trajektorijas iezīmēt, bet salīdzinot ar vairākiem pat pilotiem, kas 10 gadus startē šajā trasē, mēs redzējām, cik rupi kļūdījušies ir. Tāpēc, viennozīmīgi varam teikt, ka Ķibermanim pasaules čempionāts ar lielu plus zīmi ir šīs pēdējās sezonas sacensības. Pirmais sākums lielajā bobslejā, mēs varam teikt, kā tā ir elites kārta, elites grupa viņam. Žaļiem Jānaus ir jāapdzen. Čehi nemaz nav tik tālu aiz mums. Skatīsim startā, kāda tagad būs taktika, vai atkal riskēt skriet patālu. Bet tomēr es domāju, ka zinot pieredzi no otrā brauciena, no trešā brauciena, jaunas komandas tomēr varbūt labāk drošāk ir lekt iekšā un tur vairāk var pazaudēt nekā vinnēt pirmajā virāžā. 4.95 labākais starts, kas ir rekords Latvija pret Krieviju. Jā, ātrāk, krietni ātrāk, Oskars ielec. Nedaudz, bet izlīdzināja. 4.98. Veiksmīgi izlīdzināja. Veiksmīgi. Izējas ātrums ir labāks nekā Krieviem. Tas priecē, jo kas Jānavam ļoti labs tas. Te gan nebija īsti pa vidu. Nu, start rēķinu mēs esam priekšā. Team Oskars, Melbarnis, Latvija. 14. Melbarnis, 27 sekundar, bestsēdi v sēdi. Te iznāca labi, bet tāpat pazaudē pārsvaru. Neskāpēc. Arī kā tagad būs. Ātrumā pazaudējam, kas Jānavam. Nu kā, jā, viss. 0-1, nu tagad. Neviens neteiksim, kur te tāds kļūdas, bet ir ātrums labāks. 147,3. Varam izvilkt to pirmo vietu. Varam, jā. 1.05, 0.00. 400 braucienā otrie, bet summā tomēr ātruma īpašība šim bobam ir. Tas ir tiešām galvenais. 147,3 lielākais beiga ātrums un izvilkām to līderu pozīciju.
šobrīd. Un labas bija beigas. Slīd, nu tomēr pa veco Bobu labāk. Bet pēc pakavu varbūt nedaudz pa zem. Nebija lielāks ātrums kā Čehiem un kā Krieviem. Nu, Oskars tā īsti apmierināts nav. Oskars finiša zonā pie kausa. Bet tāds domīgs, jā, domīgs. Nu, būs ko padomāt, protams, uzlabojumi vēl noteikti līdz galam nav izdarīts šajā jaunajā, nu pat iegūtajā Bobā šonedēļ. Tas ir viens, bet ātruma īpašības Bobam ir labas. Beigās mēs redzējām, bija labi, starts nu, arī pieklājīgi labi. Mēs gaidām, protams, ka medaļas, un tas nav pārspīlēti. Martins Dukurs pārliecinošs līderis. Bet jau neko vairs īpaši nevar. Jā, jo būtībā sezona Tomasam, nu vēl tikai vienu maču, būtībā Soči, un tur arī viņam jānobrauc gan solīdi, un nu, ja Krekels neuzvar, un viņš nav zemāk par kādu 10. vietu, tad tāpat viņam ir otrā vieta sezonā. Vai, un riskēja arī laikam pārāk daudz, un pārāk daudz riskēja. Nu jā, 4-3, tas nav it kā slikti. Jā, bet pēc tam ir cik daudz korekcijas. Jā. Jā, Tomas gājas visu banku izskatās. Un banku paņems citu šoreiz. Tagad jau līdzīga Nelsona, un tagad jau zaudēja Nelsonam. Ja nu bija tur tā kļūda, nu, neieskrēja apmalē, bet jākoriģē bija ļoti daudz. Viņš jau koriģēja pirms pirmās mazās virāžas. Jā, lūk, cik daudz zaudē. Tie brīnums var glābt tikai Tomas. Bet zinot, ka beigu daļā viņam neslīd, un tendence arī nav patīkama. Tas nozīmē, ka Tomas, nu kur astotnieks? Tomas šobrīd būs kāds 4. jādomā. Ja vispār iebrauc labāk, tad 8. Un ātrums beigu, tad nebūs diži liels 134,2. 4. vai pat 5. Lukā var ātri pazaudēt 4. Es teikšu tā, 4. un tikai nedaudz priekšā personam. Jā, Bīdemans ar noplēt rokas. Tomas neizdevās šī izdevums braucienu, nu jāsaka, ka ir. Viņš te aplaudē sezonu ļoti labi, bet čempionāts nav izdevies. Nu, Dainis uzsit uz plecu. Bet starts, skatāmies atkārtējumā, pārcentās. Te viņš izrauj no gropas uzreiz, un labi, ka viņš trāpīja tajā otrā gropē. Te būtu galīgi pret apmalu. Jā, pats lecot. Sezonas līderis. Pasaules kausa tikpat kā kabatā 2 pasaules čempionu titulu, bet 3. šobrīd ir tāds diezgan nereāls. 4.88 pirmajā šodienas braucienā startā. 4.81 uzlabojums. Labs starts. Nu, viņam ir daudz pret Čudīno, protams, tā starpība ir liela. Vairāk par sekundi. Par to mēs neraizējamies. Bet Treķikovs ir būs. Pieaug pārsvars. Un kā beigas izbrauks, ne? Līdz sienai visi kārtībā. Pieaug. Labs ātrums. Labs brauciens. Ļoti labs, jā. Žēl, ka 3. tāds nebija. 2 sekundes tūdaļ. Nu, skaties, izbrauks beigu šoreiz. Izbrauca. O, kas pa ātrumu Martinam. Mazliet te pret apmali. Un 2.24, 1.07.80. Nu, tas ir viņa labākais brauciens. Tas vispār ir labākais brauciens skeletonistu mačos līdz šim. Treķakovs arī nebrauc nereiz tik labi 0.7.80. Nu, ko cerību saglabājas? Tas ir 400 daļas no trases rekorda Romelam. Cerību saglabā. Martins savu izdarīja šajā braucienā. Diemžēl 3. kļūdījās. 0.46 ir viņa starpība ar Treķakovu. Nu, būs vai nebūs medaļa, protams, ir. Sudrabs ir garantēts, bet gribas, protams, zelta. Nu, Treķakovs. Bet, nu, ja Treķakovs īpaši neriskēs, tad ar viņu slīdamību, es domāju, ka braucien. Un tāds ir pirmais deviņnieks. Tomas ir 8.
protams, ka viņš pārdzīvo. Nu, kā tu nepārdzīvos? 300 daļas zaudēt. Sveicināti Sočos, pēdējais pasaules kausa posms. Nevēlaties, tas vēl nav sacīkšu brauciens, tie nav Soči. Tā ir sezona, ko mēs šobrīd redzam, jo mēs esam nedaudz ātrāk pieslēgušies un iemesls tam ir ļoti pamatots pēdējais pasaules kausa posms. Tomēr ir pastrādājuši darbinieki, esot atbraukuši 3 speciālisti no Siguldas, Mareks un vēl 2, un esot pat viens no Francijas Rīsals, par ko ir parūpējies Ivo Ferjānis, Starptautiskās federācijas prezidents. Kolēģis Dāvids Enštrants jau ziņoja to trešdienā panorāmā, ka ar speciālistiem arī mūsu, cik tur esot Maskavā, šeit pusstundas laikā vai pat ātrāk, 10 minūtēs vīzu uzreiz nokārtot, ja vajag, tad vajag. Jā. To, ko teica Dainis, tad neriskais Tomas, jo viņš var izraut no gropas ārā. Un lūk, labi, ka vēl laiks ir nedaudz. Bija, bet tagad es redzu nulles. Amerika ir 6 sekundes jau palika. Ļoti nelīdzena gropa, ļoti nelīdzena gropa. Nu, labi, ka šoreiz tas bija Tomas. Tāds nemaz tik slikts neiznāca ar visu to, viņam bija laiks. Atceries, Martins ar vienreiz šitā viņam gadījās. Šāds skrēja atpakaļ pērnā sezonā. Jā, tiešām tik grubeļaini, tad Skeletona komanda pilnīgi lēkā starta ieskrējienā tāda nav nācies redzēt. 4-7 nemaz tik traki nebija pret Tretjikovu. Un būtībā, nu, Tomasam, tur galvenais nezaudēt par kādām, cik tur 10 pat vairāk vietām Krokilam, un te visi kārtībā. Ātrums ir labs. Priekš tā starta ir labs, bet nu 0-4 sanāk, jo startā jau bija 0-2 gandrīz. Tie daudz labāk nekā Tretjikovam, bet tur tik pazemu. Nu jā, un tas pats te Tretjikovam bija kļūda, un līdz ar to 400 klāt, un beigā ātrumā gandrīz ir vienāds ar Tretjikovu, bet nu skaidrs, ka zaudē 0-43. Bet varam teikt tā, ka zaudē iespējams uz tā starta rēķina, tomēr startā tur padaudz. Man šķiet, ka Martinam ir ļoti labs izredzes. Jo tā tendence salīdzinot citās trasēs, tomēr Sankt Moricā pilnīgi noteikti Tretjikovs vairāk attālinājās no Tomasa. Šeit, jā, nu galvenais tiešām ir, lai neatkārtotas tas, ko mēs tagad redzam startā Martinam. Labi, ka paspēja sabremzēties Matijas Bīdemans. Un labi, ka laicīgi startē, tas jāņem vērā. Ja tu skrieni jau pēdējās sekundēs, tu vairs nevar atnākt atpakaļ, un tad tu zaudēji startā ļoti daudz. Jā, nu neparasti redzēt arī Dainu Dukuru treniņu tērpā. Kur tā viss, kas ir apkārt trasē, nu tad jācer, ka Martins to apliecinās jau pirmajā braucienā. Bet nu, mums jācer, ka viss būs kārtībā startā, ka neizliks Kaman ārā. Nu, gana labi, tā kā visiem 4-5-7 rekorda atkārtojums, pat pārspēts rekords par 2 simtdaļām. Izcili. Nu, beigās tur labāk nevar vienkārši. Tur labāk nevar met ārā. O, kas pātruma. Priekšā Tretjikovam trases augšā. Kāda būs tendence? Tendence un kļūdas. Tretjikovam bija viena acīm redzama kļūda. Labi, pieaug. Pārāk strauji, bet pieaug. Ātrums ļoti labs. Bet nelabāks pat Tretjikovu, ja kas 300 pazaudēja. Būs ļoti līdzīgi. Vēl labāk. Vēl viens 100 nost. Nu, te ir labs ātrums, bet pārsvars būs minimāls. 0,17. Beigās gan pieaug. 56,90. Nu, es teikšu tā. Martins izdarīja visu. Ielikt startā, Tretjikovam nobrauc būtībā labāk, bet atklāti sakot, Tretjikovam labāk slīd. Un tas nozīmē, ka viss vēl nav skaidrs, jo Martins veica ļoti labu braucienu. Tretjikovam bija viena izteiktā kļūda. Nu, beigās tas arī maksāja to, ka kaut kāds 500 jau dabūja klāt. Bet principā, pēc šāda brauciena Martinam iespējams vajadzēja būt vairāk priekšā. Nu, varbūt, ka ledus kvalitātes sākumā ir labāk. Jā, mēs nezinām, par cik drošām trajektorijām vai riska trajektorijām brauca Martins. Tīpā samērā viegli, ja nobrauc aptuveni kādā 8. vietā, bet skaidrs, ka tā jau būtu neveiksme otrā braucienā, jo Krokils šobrīd ir tikai 3. un vēl jau kāds viņu pārsniedz. Mērķis pa uzvaru šajā posmā Tomasam šķiet nav reāls, ja? 3,77 pirmajā startā, nu jādomā, ka šoreiz būs labāk, ņemot vērā, ka pirmajā braucienā viņš spēra 3 soļus, pēc tam Skeletons izlaica no gropas un nācās atgriezties atpakaļ. Nu, jābūt pie 4,7 var būt. Tev 20 sekundes palika.
4.67 ļoti labi, pat labāk nekā prognozēts. 50,6 izējas ātrums. Iegūst handikapu par Romelu. Plus 0,3 vai tad būtu? Vairāk, vēlreiz pussekundē. Mazliet ar kājām gan koriģēja, bet tā līnija labi. Salamā. 126,1. Romelam ātrums bija mazliet labāks, tā kā sāks diltījā, bet tikai tur 1 vai 2 simtdienas. Tas ir labi. Un šķiet, ka tā grūtākā vieta arī tik piedzīvot neveiksmi. Un tagad būs ļoti tuvu, jo 0,19 var nesaglabāt šo pārsvaru. Oi, kas pa ātrumu uzreiz nokrīt. Un trešais uzreiz ar šo kļūdu. Romels netic sev. Trešais un braucienā 10. Bet varam apsveikt Tomasu ar 2. vietu pasaules kausa kopvērtējumā. Ar 2. vietu un Martinu līdz ar to varam apsveikt jau uzreiz ar 1. vietu 4. gadu pēc kārtas. Bija kļūda Tomasam, jā. Nu, uzreiz tad kļūda virkni 2 pēc kārtas. Tā ir bīstamākā vieta šķiet, jā. Tā izēja un tad taisni. Tur uzreiz viņš pazaudēja pussekundi. Lūk, te, un kā likums uzreiz pret otru apmali. Jā, nu izskatījās, paaugstas bija virāžā, strauji gāja lejā un reiz 2 borti. Jā, Tomasam neizdevās būt darbiniekā. Tas kļūst labāks nekā bija atceries pirms pussezonas. Pirms 1 sezonas. Tagad kapa klusums trasē. Likmi ir augsta, likmi ir 100 000 eiro. Četri, 5, 7. Nu, Martinam jāparāda labākais brauciens šeit Sočos. Un tikai tad viņš būs pirmais. 4.55. Vēl viens rekords startā. Uz pilnu banku izējas ātrums ir labāks. Trases augšu nav tik sarežģīti varbūt. Atcerēsimies vēl Tomas kļūdu. 0.26. Pieaug pārsvars. Un sarūk pārsvars. Un ātrumā zaudē šeit Treķakovam. Nu, būs matā 0.23. Vēl paliek pārsvars. Tūdaļ ir atslēgas vieta klāt. Labi. 0.21. Nu, jābūt. 128,2 tieši tā kā Treķakovam. Martins Tukurš uzvar pēdējā posmā un dabūn 100 000 eiro. No malacis. Revanš par Sankt Moritz. Revanš un pieteikums, ka pēc gada būs tieši tāpat cienījamie līdzjutēji un cienījamie sporta zinātāji. Lūk, ko Martins ar Tomas un tagad Dainu Tukuru. Nu, tas bija izcili. Nervu spēle. Un es domāju, ka daudz tūdaļ sveiks Martinu. Krokels vispārējais sveiks Martinu. Nu, arī, protams, Treķakovs, bet jā, tas tik bija brauciens. Ar Kīpovs. Startā rekords vēl viens. Bez kļūdām. Braucienā uzvara, niecīga uzvara, ja braucienā. Ne, pat nav niecīgi. Braucienā vienā 57-22, bet ar to pietika. 0.17 Latvijas karogs. Nu, ko, mēs gaidām apbalvošanu. Šobrīd ir sarunāts tā, ka es zvanīšu tūdaļ pat Dainim Tukuram, un pēc apbalvošanas mēs runāsim ar Martinu Jācepu. Šoreiz es domāju, ka pilnīgi noteikti, ka arī ne tikai Latvija priecājas par šo panākumu, jo zinot to visu, kas notika pirms sacensībām ar ledus kvalitāti, ar dažādām citām problēmām. Nu, Mārtiņš Tukurs atzina, ka skeletonu stāvjumi bijusi ļoti vienoti par to, ka varbūt pat sacensības jāatceļ. Tāpēc es pieņemu, ka tā pilnīgi noteikti bija, ka šajos mačos lielākā daļa juta līdz Martinam Tukuram, nevis Treķakovam šajā cīņā uz simtaļā. Nu, tiešām rekords punkts sezonas beigām.
Viņam nav balss un nav arī vārdu, un viņam vajag kādu viskiju glāzi, lai atjaunotos tāpēc šī psiholoģiskā, teiksim, tās cīņas, un tas ir tiešām ļoti grūti, un tad tev noveļās tā kā no pleciem viss tas atbildīgs sloks, tu esi galveno balvu vinējis 100,000 eiro, pirmais un vienīgais, un tā tas bija. Skaidrs. Bet slikti ir tas, ka Ķibermans ar Zīrupi nākamie tas, gan slikti, jo viņi jau bija startā, viņi jau bija nostājušies, ka nelīst lietus, bet, iespējams, ka arī Dīņā mūsējas startā. Tagad vismaz var izmantot, varbūt, ka trasa ir labāka šobrīd, ātrāka, varbūt. Katrā ziņā ir jāparāda labs starts mūsiem, jo tas nebija slikts arī pirmajā. 4,91, 7. Tu trāpīji 4,91, tagad saka savējo divreiz jau trāpīji. 4,87. 4,87, tas būtu jau izcili. 4,87, tas jau būtu trešais labākais starts. Uzlabot nedaudz kāds starts. Rītstacija Ķibermans brauks ar jauno Valneru. Štāpšēt Boltu 4,91 tāpat. 50,1 izreiz ātrums. Oskaram viegli negāja, tad tā grūtākā vieta, kur Lichtensteina arī nokrita. Līdz šim ir labi, vajadzētu savu laiku uzlabot. Tad, te arī labāk. Bija augstāk. Bet no ātrums divi liels nav. Te šķiet ir tās grūtākās vietas aiz muguras, un tur tagad finiš arī. Un pēdējā virāža lielā. Te nav tik slikti ātrumā. 57, 81 par 1/10 gan ātrāk lēnāk. Es domāju, viņam bija labāks brauciens, tas nozīmē, ka lētas kvalitāte sliktāk, ne? Varētu būt, noteikti, ka Sandis Krūs labāk zinās teikt, bet kā man izskatījās, ka vairākās virāžās varēja būt augstāk. Tomēr tādām drošākām, zemākām trajektorijām brauc. Tādām drošām trajektorijām brauc tājās Kristu. Jā, mums jau paliek 20 šais mačos, ja neviens cits, protams, nekļūdās. Neredzējuši, to bija tikās kā ātrums. Cīņa sāks par medaļām. Un mums ir pēdējais starts divniekos, oficiālos mačos šai sezonā. Un tad ceram uz panākumu. Divniekos, starp citu, Kenigsēta ir otrā vietā. 4,83 nedaudz, piesardzīgāk, bet labi. Sākumā labāk, un tad trases augšā viņa priekšā. Pret Zukovu. Rašam tas pats laiks, jā, 22, tas, ko mēs spriedām, tā arī. No 21, tikai viens simtaļu nost. Tā sarežģītā vieta. Arī ir izbraukt ātrums, es tev teikšu, ir labāks nekā Rašam. 0,24. Superlieši. Netāls uzvarās, bet vajadzētu noturēt. Bija kļūts, bet vajadzētu noturēt. Nē, labs, 5. Oskars iet uz medaļu, un turklāt ne tikai uz bronzu, uz sudrabu, un iespējams pat pirmo vietu 57, 27. Beidzot ir brauciena ar labākais. Kas pa pārsvaru? Sandim būs labs karstāvoklis, ne? Medaļa ir garantēta. Es tev teikšu, ka Lašucam vēl jāpamēģina apbraukt. Un pat Ketī ir jāiespringst. Jā, zini, ka tā labs ātrums bija šoreiz, ļoti labs. Tieši to es gribēju uzsvērt, jo tik daudz. Zupko, tieši. Daudz ir uzsvērts un pārmest to, ka tur tehnika neslīd, un tad mums jau labi brauc, un ja tā tehnika ieta, tad būtu labi rezultāti. Bet šodien parāda braucieni, ka labi nobrauc, un arī ar tādām mazām kļūdiņām tāpat tās ir trīniekā. Vīriešu bobslejā, divniekos un vīriešu skeletonā. Latvija veiksmīgākā nācija šeit.
Nu, tāds trīnieks. Nu, nedaudz jau saguruši visi puiši izskatās arī mūsējie. Saguruši, priecīgi, bet saguruši. Bet, nu, būtībā, nu, būsim godīgi, maksimums te bija laikam otrā vieta šādā situācijā. Ārns nebrauc, tad ir viss iespējas apdzīt Ārtu. Zubkov nav reāli šeit trasē, ja, protams, viņam nav diskvalifikācija pār 100 punktiem, un Makata, nu, viegli arī nebūs Makata. Ka trase ir brīva, nav pārtraukuma, tomēr pa laimi mēs redzam tūdaļ mūsējos, un pēc tam reklāma mums būs nedaudz vēlāk. Kaut arī bija plānots. 4-8-5, pirmais starts. Nu, ko jābūt pirmajam tāds pirmais uzstādījums šobrīd. Labāk sasēdās nekā pirmajā 4-8-5 arī tagad. Ļoti labi, ļoti labi. Red Spring turklāt, kas nāk pa labu. Springs jau vairāk atpalikt nekā, teiksim, Holkams vai Peters. Bet kaut kas sarūk augšā. Sāk zaudēt, tad Srupas kļūdas gan nemanīja, oi, te gan bija bīstam. Te bija bīstam, uzreiz kā zaudēja ātrumu. Sāk, nu, nav labs brauciens Oskaram Ķibermanim, šis tik kā pirmais. Ķēdes reakcijas sāk, pēc vienas kļūdas pēc arī tālāk. Sevišķi jaunam pilotam nav arī beiga ātrumu un nebūs, un šķiet arī nav otrais, ja trešais. Tā kā trešais, nu, tas nozīmē 12. kā minimums viņš ir. 56, 73, nu nebija šis tik izdevies brauciens, to mēs atzīsim, bet, nu, 12. kā viņš ir, 9. viņš bija Īglisā, nu, trasē, ko viņš vislabāk pazīst, ņemot vērā pasaules tur junior čempionāti, arī jaunākas spēles, te bija bīstam, ne? Jā, tā ir tā vieta, kur jau bija kritiens vakara. Un uzreiz pret otru malu, un te vēl otra vieta bija. Te Sanslība tūdaļ pat būs. Te viņš gāja bortā, reku griez nost, un pēc tam iznāca tā slīdēšana, lai būtu jau drošāks pārsvars, jo pārsvars jau nu nav liels. 0,09 sekundes. Ierastais Bobs, nu vērtāk tajā sasēsties, varbūt ne tik labi slīd beigās, bet izšķirs jau braukšanu vairāk. Pēdējais starts tur jau nu var pilnīgi netaupīties uz maksimumu. Nu, būs rekords, nebūs. Ir arī 4, 7, 8, kas par atbildi 300 daļas no laika. Nu, tur vairāk šķiet nevarēt, nebija iespējams. Mūs jau paliks arī rekords tieši Sočos četrniekos pirms olimpiskajām spēlēm starptautiskos mačos. 0,19, labi augšā. Aiet, tad viņš kļūdē, koriģē. Mums 16, īpaši nepazaudē, ne? Un galvenais, lai nebūtu tā Sanslīga, jo tā visvairāk. Te ir labs ātrums, nav sliktāks pa Kasjānovu, un tūdaļ pēc šī viesa. Šī viesa izšķirs tūdaļ. Ir labi. Taisni arī labi. Oi. Mazliet uzdūra. 0,15, 134, nedaudz lēnāk pa Kasjānovu, bet jāpietiek, ir medaļa arī četrniekos. Sansprūs Gavilē, Oskars Melbārds komanda Gavilē, Jānis Ozols Gavilē, kā teikt, dzimšanas dienas dāvana vēl dienu pēc dzimšanas dienas ir 3. vietā divniekos, vismaz 3. vieta četrniekos. Vismaz labs pieteikums olimpiskām spēlēm arī tādā zemapziņā. Maleči ir labāks brauciens nekā pirmais Maleči. Te gan koriģēja, bet iznāca labi. Jā, un galvenais nesādās tiešām. Oi, nu jau visu mēs varam skaitīt. Tad trīnieks ir pasaules kausa ceturvērtējumā, četrniekos trīnieks un kombinācijā ir uzvara. Uzvara kombinācijā, nav citu variantu kombinācijā. Jā, bet zini, kā arī... Lūk, kā Flošuts ir apsveicis. Man liekas, ka Zubkovs neapsveic, ne? Nu jā, mēs neredzējām. Flošuts apsveic, tas ir godam. Viņš pats nedaudz kļūdījās. Viņam, man liekas, tā slīda būtu vienalga labāk, ja? Lūk, te viss draudzīgi. Viņi stomēja, viss ok. Bet Zubkovs šķiet, ka neapsveica, ja? Langens arī bija gandrīz finišā. Par to pašu otro vietu. Varbūt viņam principiālāk bija tieši Zubkovs par priekšā. Tikmēr parunāt, es ceru sasmanīt Sanprūsi. Jā, sezona tiešām galā, un tagad mēs varam arī salikt punktus uz I, kā tad Oskaram Melbārdim ir sezonas gaitā gājis, un tad viņš sāk ar Ziemeļameriku, kur Sansprūs pats teica, ka tā ir izdzīvošanas skola, un tur bija 8., 10., 9. vieta. Un pēc tam atgriežoties Eiropā, Vintembergā bija
trešā vieta augstākā, tad stabilitāte visu laiku sešniekā, 5., 4., 2x 5. Nu, un trāpnes punkts, protams, ir ielikt Sočos, pirmā vieta, nu, pirmā uzvara. Oskars Melbārds. Were you surprised to win a Es gold ir medal? pašteikts. Yeah, this week was amazing for us, and Jā, viņš I'm nedaudz ir very pašteikts. proud of Viņš ir Latvian ļoti nation. We lepns are par very Latvijas small tautu, nation, and we ļoti stay maz tauta, behind bet these big Germans and mēs esam Russians. priekšā So we are šobrīd happy lielajām and Vācijai, very proud Krievijai. of my guys. Viņš ļoti Doing great lepns job par this season. saviem We are happy. pušiem Thanks. un ļoti laimīgs.